Mani sauc Maija, Tāša, 28 gadi. Mani sauc Nastāzija. Es medicīnā strādāju 42 gadus un praktiski visu mūžu esmu strādājusi par māsu. Ļoti mainījies darbs. Tolaik bija vieglāk strādāt cilvēcīgu attiecību jomā. Pacienti nezināja pacientu tiesību, vispār tāda nebija pacientu tiesību. Viņi bija atsaucīgāki, laipnāki, iejūtīgāki. Es domāju, ka māsas tāpat. Tagad līdz ar pacienta tiesību parādīšanos tādas kā divas frontes izveidojušās tomēr. To jau var redzēt sabiedrībā. Pacienti tā kā par savām tiesībām cīnās, mediķi tā kā par savām. Varam runāt par aprīkojumu un tehnoloģijām, kas padomju laikā bija nesalīdzināmi zemākā līmenī. Līdz ar to arī pacienta aprūpe ir uzlabojusies. Algas jautājums ir sāpīgs padomju laikos, un arī tagad, gan padomju laikos alga bija zema, ar to varēja izdzīvot, bet patreizējā alga ir ieguldītājiem darbam necienīga, un ar šo algu mēs nevaram ne savas ģimenes uzturēt, ne arī veikt visus maksājumus. Ja? Padomju laikos tā māsa bija kā žēlsirdīgā māsa. Mūsdienās medicīna tas ir pakalpojums. Nav šī aspekta ne žēlsirdības, ne iejūtības. Tad līdz ar to tas māsas tēls arī ir stipri mainījies no padomju laikiem. Diemžēl tas ir tas, kas tagad ļoti pietrūkst. Mans viss darba mūžs ir veltīts māsas darbam, un par citu darbu vispār nespēju iedomāties. Un, lai nodrošinātu sev nepieciešamo iztiku, savā vecumā apsver iespēju par darbu ārzemēs. No mūsu nodaļas ļoti labi darbinieki ir aizbraukuši darbā uz ārzemēm, strādā krietni augstāk atalgotu darbu, ir atstājuši savas ģimenes un bērnus un ir apmierinātas ar darbu ārzemēs. Viena māsiņa ir aizbraukusi uz ārzemēm, strādā rūpnīcā, atbraukusi apciemot mūs, izteica mani visu jūsu izžēlu. Mums nav apdrošināšanas nekādas. Ja darbā notiek kāds negadījums, tev nav nekādas garantijas. Ja domāju, ka tas ir līdz zināmam laikam, un runāt par māsām no Āzijas valstīm, ka ievedīs. Bet droši vien, ka tā varētu būt. Tās māsas, kas jau ir pensijas gados, tās tomēr agrāk vai vēlāk beigs savu darba mūžu. Tad ir mana paudze vēl palikusi tā pēdējā no tiem padomju cilvēkiem, bet jauno māsu jau nav. Par šādu atalgojumu neviena nenāk strādāt. Vienkārši nebūs, kas aprūpē vairs pacientus. Nevar būt pats aprūpētājs praktiski vienā nabadzības līmenī ar aprūpējumiem vai pat pārsvarā vēl nabadzīgāks, kuram nav naudas atbraukt uz darbu, kurš iet no rīta jau kilometriem ar kājām un vakarā. Es nepārspīlēju, tur mums ļoti daudz ir kājām nāk uz darbu šo lielo ceļa gabalu. Paši mokās ar sāpēm. 6 iet kājām, nav naudas transportam apkopējiem. Viņa saņem uz roku 130 latus. Un kā tu vari aprūpēt citus, ja tu pats esi slims un neaprūpēts? Kā neviens